Darbie draugi, šobrīd mēs atrodamies pie Ogres Svētā Mēnarta katoļu baznīcas, un šeit 27. martā piekdien sāksies ekstremālais nakts krustaceļš, 19. reģistrācija un 20. trasē distancē dosies pirmās komandas ik pēc 2 minūšu intervālu. Daudz cilvēki vēl šaubās, nezina, grib iedrošināt, ka šis krustaceļš būs arī svētība Ogrei, svētība visiem Ogres iedzīvotājiem, draudzēm, mūsu draudzei. Visi aicināti un tiekamies 27. martā piekdien jau no 19. šeit pie Ogres katoļu baznīcas. Sveiciens vēlreiz. Daži cilvēki baidās, ka krustaceļā būs jābrien tikai pa brikšņiem, bet tomēr tā nebūs. Šeit mēs atrodamies pie vienas no stacijām, kur būs īpašas aizlūkšanas, tas ir pretī Luterāņu baznīcai. Un, kā es teicu, būs iespēja cilvēkiem, kuri nevarēs doties visu ceļu. Mēs aicināsim aiziet kaut vai uz šo punktu, vai uz kādiem citiem punktiem pilsētā, kur varēs saņemt gan aizlūkšanas, gan iepazīties ar Caritas Latviju, gan tādām citām garīgām aktivitātēm. Bet, protams, tie, kas var, lūgums piereģistrēties ej.uz / Ogres nakts un tādā veidā jau doties ceļā. Šobrīd es kāpju uz 12. staciju, kas būs Jēzus mirst pie krusta. Un jā, šī stacija būs mežā. Šī būs vieta, ko varbūt ogrēnieši atpazīst. Jākāp kalnā, kā jau tas ir Golgātas kalns. Tātad visi tie, kas plāno piedalīties, lūdzu rūpīgi izlasiet noteikumus, kas ir minēti šajā mājaslapā. Ļoti svarīgas atstarojošās vestes. Uzlādēt lūdzu mobilos telefonus. Jums būs pieejama topogrāfiskā karte ar kontrolpunktiem. Varat paņemt līdz kompasu. Varat izmantot ar visas navigācijas līdzekļus, jo topogrāfiskā karte varbūt nebūs tik ļoti detalizēta, lai atrastu vietas. Lūgums arī izvairīties no slēgtām teritorijām, privāti īpašumiem. Pārvietojamies tikai pa publiskiem ceļiem, takām. Ja dodamies kaut kur pa taisni, pārliecināmies, vai nav uzlikta zīme privāti īpašums, vai nav kāds žoks, lai pēc tam mums, organizatoriem, un jums arī nebūtu problēmas. Tātad piekdiena, 27. marts, pulcējamies 19. pie Ogres Svētā Mēnarta katoļu baznīcas Meža prospektā 1. Mašīnu noliekam tur, kur varam nolikt. Sagatavojamies, iesildamies. 19.45 būs instruktāža un 20. iet pirmā komanda. Tādā secībā, kādā komandas ir pieteikušās. Sākot no 20. nākamā 20.02. Un tā mēs lēnītiņām ejam uz priekšu. Un kontrolpunkts ejam secībā pēc krustaceļa stacijām. Katrā stacijā būs kāds uzdevums. Gan minimāli fizisks, gan, protams, arī garīgs. Katrā kontrolpunktā tiks iedots jautājums. Šo jautājumu būs jāizdomā atbildi. Un 14. stacijā būs krustvārdu mīkla, kur būs jāatrisina. Tikai tad varēs finišēt. Tā kā tas nav tikai sports, tā ir arī garīgs ceļš, garīgs pārdoms. Mēs īpaši lūdzamies par Ogri, lai nāk svētība Ogrei, visai pilsētai, novadam. Katrā stacijā, kontrolpunktā dalībnieki tiks vērtēti 5 baļu sistēmā, un šis vērtējums būs vairāk saistīts, cik ļoti komanda izpilda šos garīgos vingrinājumus, cik viņi iesaistās, un uzvarētāji būs ne tikai tie, kas nofinišēs fiziski ātrāk, kas būs arī iegūši vairāk šos te punktus, kas būs piedalījušies kārtīgi šajā krustaceļa apcerē. Un pirmās 3 vietas saņems arī naudas balvu, dāvanu karti. Pirmā vieta 50 eiro vērtība, otrā un trešā 25 eiro vērtībā. Šis krustaceļš nebūs tāds, ka tur būs jābrien pa mežu. Jā, 1-2 punktiņi būs tādi grūtāki mežā. Lielākoties skriešana būs pa pilsētu un var arī noiet šo ceļu. Jā, varat sākt 8 un pabeigt arī 5 no rīta, nav obligāti jāskrien. Svarīgi ir šī garīgais pārdzīvojums. Un daudz saka, ka tā ir mana ideja, bet tā nav mana ideja. Šo ideju es paņēmu no poļiem, jau vairāk kā 30 gadus Polijā, tā saucamā ekstremāļna droga Kšižova. Viņi gan ir radikālāk, viņi iet 100 km 24 stundās. Mēs paņēmām mazliet mazāk, bet arī tomēr vēlamies iesaistīties šajā akcijā. Un tieši šajā vakarā, kad notiks krustaceļš pie mums Ogrē, arī Tallinā notiek šāds ekstremāls krustaceļš un vēl 20 pasaules valstīs. Tā kā tā ir tāda starptautiska kustība, kas pulcina jauniešus, aktīvas sportiskas ģimenes, lai šo seno tradicionālo formu, kas daudziem šķiet garlaicīgi, neinteresanti, iedzīvinātu jaunā veidā. Bet, kā es teicu, te satiekas gan šis sports, gan šī fiziska aktivitāte, gan, protams, pār visam garīgās pārdomas. Lai mums svētīgs šis laiks,
tuvojas klusā nedēļa, lieldienas, kad mēs piedzīvojam mūsu ticības svarīgākos notikumus, Jēzus Kristus nāvi un augšām celšanos. Uz tikšanos Ogrē 27. martā.